Patiesībā uz planētas Zemes autoindustrijā ir maz izcilību. Tādu tomēr ir. Un vienu mēs atradām šeit, Skotijā. Jaunās paaudzes Land Cruiser. Land Cruiser 250 būvēts uz tās pašas rāmju platformas, kas izmantota lielākajam 300. sērijas modelim. Ar to līdzība laikam ir galā. So Land Cruiser 300 is Land Cruiser 300 ir simbolisks visurgājējs, bet Land Cruiser 250 ir projektēts kā praktiskais visurgājējs. Pati galvenā lieta, ko es gribu pateikt, kas ir lielākā un labākā īpašība, ir tas, kad ir saglabātas lielās pogas. Ar galveno domu, lai ar Land Cruiser, braucot arī ziemā, pat uzvelkot cimdus, vienmēr varēs trāpīt uz pareizo pogu un aktivizēt to. 2,8 litru dīzeļdzinējs ar nelieliem uzlabojumiem pārņemts no Toyota Hilux pick-upa. Pārnesumkārba gan ir cita. Transmisija ir pārgājusi no 6 uz 8 ātrumiem. Braukšana un pātrinājums lielos augstumos ir ļoti maigs. 250, first of all, it's a revolution. It's not an evolution. 250. ir revolūcija, nevis evolūcija. Tas ir pilnībā jauns auto. Man jau patīk jaunais dzinējs. Tagad tam ir 8 ātruma automāts, un tas ir kļuvis vēl labāks. Un man patīk arī pārredzamība. Looks like the visibility is very, very, very nice. Pārredzamība tiešām ir lieliska. Tas braucējiem liek justies drošāk, bet priekšdaļa ir piemērota individualizācijai un remontiem. Bampera priekšējo daļu var noņemt pats īpašnieks. Stiklojumā sadaļa Land Cruiser ir palaist par 3 centimetriem zemāk. Līdz ar to tāda kopējā sajūta ir tāda, ka mēs atrodamies lielākajā automobīlī nekā jaunais Land Cruiser patiesībā ir. Un vēl attiecībā uz stiklojumu noteikti jāpiemina atpakaļskata spoguļi. To novietojums vairs nav horizontāls, bet viņš ir kļuvis vertikāls. Jaunā Land Cruiser dizaineri iedvesmojušies no 80. gados populārā 60. sērijas modeļa. Toyota piedāvā 2 dažādus priekšdaļas noformējumus. Pirmā izlaiduma sērijai ir apaļi retro stila lukturi. Visai Eiropai paredzēti tikai 3000 šādu Land Cruiser, Baltijai tikai 150 un visi jau ir izpārdoti. Nav noslēpums, ka pieprasījums pēc jaunā Land Cruiser ir milzīgs visā pasaulē, tostarp arī Baltijā. Un mēs tikko uzzinājām informāciju, kas attiecās uz Baltiju, tad ir jau pasūtīti vairāk nekā 900 jauno Land Cruiser. Svarīgākā atšķirība ir automašīnas kontrole. Ar šo transporta līdzekli viegli var braukt tik viens. Tas ir galvenais attīstības punkts salīdzinājumā ar Land Cruiser 300. Un šajā mašīnā vairs nerodas sajūta, ka braucat ar 4x4. Ar to var braukt pat ļoti ātri un viss būs kārtībā. You can go flat out somewhere fast. Šim fenomenam ir ļoti vienkāršs izskaidrojums. Šis ir pirmais Land Cruiser ar elektrisku, nevis hidraulisku stūres pastiprinātāju. EPS is very nice for... Elektriskais pastiprinātājs ir ļoti labs braukšanai pa cietu ceļu un bezceļam arī. Esam īstajā Land Cruiser stihijā. Tur, kur ir dubļi, dziļas peļķes, šeit ir īstā vieta. Ir iespēja saslēgt starpasu diferenciāli un arī aizmugurējo diferenciāli. Ko esam kārtīgi izbraukājušies pa ainaviskajiem Skotijas ceļiem? Kādi tad ir secinājumi par jauno Land Cruiser 250? Pirmām kārtām tas ir ideāli sabalansēts automobīls. Gan pilnveidotais motors, gan jaunā pārnesumkārba, gan arī stūres pastiprinātājs, kas no hidrauliskā tagad ir kļuvis par elektrisko. Viss šis kopums rada izcils braukšanas sajūtas. Protams, kad Land Cruisers ļoti labprāt brauks uz asfaltētā ceļa, bet tomēr tāpatās kā iepriekš Land Cruiser stihija būs dubļi un īsts bezceļš.